Čau, viņa šodien taisīšu šis vai tas tag. Man ietegoja Lagora. Vismaz man patīk tā domāt, ka viņi ietegoja. Viņi īsti man neietegoja, viņi vienkārši teica. Visi latviešu youtubers ietegoja. Okay. Tātad visi jautājumi būs lejā kastītē. Kā jūs gribat darīt šo tag, vienkārši var pasīties liekas par jautājumiem. Tātad ir 6 kategorijas un katrā kategorijā ir ik pa 5 jautājumiem, plus mīnus. Un jautājumi ir 32. Pirmais jautājums ir bronzers vai vaigu sārtums. Noteikti bronzers, es vaigu sārtumu nelietoju, man maz nav tāda. Bet, ja man būtu, tad tas noteikti būtu kaut kas līdzīgs kā bronzerim. Tumšs plūmi, tumšs krāsa noteikti būtu. Bronzers vien. Otrais jautājums ir lūpu spīdums vai lūpu krāsa. Lūpu zīmuls. Man maz nav lūpu spīduma, pēc noteikti jāsaka lūpu krāsa. Trešais jautājums ir skropstuša vai liners. Liners, jo es nelietoju skropstušu nemaz tik bieži, jo skropstuši mums neko īsti tā nedod, tāpēc man tas īsti neko nemaina. Un, ja ir šķidrais liners, tad to var uztaisīt tā kā skropstuši. Plus mīnus plus kaut kas tas pats. Četrais jautājums ir tonālais krēms vai konsīleris. Noteikti konsīleris. Piektais jautājums ir naturāli toņu vai spilgtu toņu atsvēns. Noteikti naturāli toņu, bet man patīk eksperimentēt šad un tad. Bet es vienmēr lieku brūnas atsvēnas. Pat kā šodien. Pēdējais jautājums kosmētikas kategorijā ir birstošās vai prasētās atsvēnas. Prasētās man nav birstošās. Tad nākošā kategorija ir nagu kategorija. Tātad dabīgi vai krāsoti nagi. Vieglāk ir ar dabīgiem nagiem, jo tad tev nav jāuztrauc, ka tur kaut kas ir nolipis vai tādā garā, bet man ir ļoti daudz nagloks, kurus gribu izlietot, tāpēc krāsoti nagi. 8. jautājums. Īsi vai gari nagi? Man ļoti patīk, kad man nagi izauga šādā te garumā, bet man viens naks nolūz šitās rokas un viens nolūz šitās rokas, tāpēc noteikti kaut kad drīz būs viņi jāgriež viss nost. Nākošais jautājums. Spilgta vai tumša nagu laka? Interesants jautājums, jo tur nav pa vidu. Man mīļākās divas krāsas ir no Kinetics. Pirmā ir Zephyrs saucās, un viņa ir ļoti, viņa ir gandrīz caurspīdīga, bet viņa ir tāda, izstāst, ka tie ir mākslīgie nagi. Ja uzliek šī ļoti smuka naglaka. Nākošā es nezinu, kādi ir, nezinu, kā sauc, bet viņi izstāst šādi. Es ielikšu bildi, man bija bilde kaut kur, bet man virsū ir šāda naglaka. Un šī ir no Kinetics, un es viņu uzlikoju, tāpēc, ka man, kā jūs teicu, man ir ļoti daudz naglaks, kurus man vajag izlietot, un man ļoti daudz naglaks, kurus man krāsas īsti nepatīk, bet es gribu viņas izlietot. Un šo naglaku sauc Shall We Dance. Viņa ir, viņa atspīd kā zaļa arī. Ja. Un pa virs man ir vienkārši matējošā naglaka. 10. jautājums. Ar zīmējumiem, rotājumiem vai bez. Es kādreiz ļoti daudz visu kaut kādus zīmējumus, rotājumus, puķītes, zvaigznītes, sirsniņas un visu kaut ko es varēju likt uz nagiem. Man ļoti patika izdekorēt savus nagus, bet tas posms man pagāja un man palika slinkums sēdēt tik bieži un lakot savus nagus un cik daudz reizes es nolikoju, viss bija super, izstījās ļoti smuki. Līdz brīdim es kaut ko aiztiku savu seju un viss
sabojājās, un tas notika diezgan bieži, un vienmēr bija 1 vai 2 nagi, kur bija izbojātīs, un varbūt nākotnē es arī varētu uztaisīt kādu video, kā uztaisīt kādu no nagu dizainiem. Nākošajā ir ķermeņa kategorija. 11. jautājums. Smaržas vai ķermeņa sprejs? Es noteikti teikšu smaržas, losjons vai ķermeņa sviests. Nelietoju nevienu no tiem, es lietoju eļu, kas ir baigi forši. Šāda te. Un viņi ir tāda tā kā izsmidzināma eļļa, bet viņas izsmidzina ļoti smalki. Un, kad viņi iedarbo ādā, viņi ļoti smuki iesūdas. Viņi ļoti forši, baigi patīk. Un smaržo arī tā interesanti, bet smuki. Nākošais jautājums. Duša želeja vai ziepes? Noteikti duša želeja. Duša želeja, jo viņi ir arī mitrina, man liekas, tajā pašā laikā. 14. jautājums. Lush vai citas kompānijas produkti? Manuprāt, Lush ir bišķīt tāds liels uzpūs burbulis. Man tas īsti... Es nezinu. Es nelietoju neko, es vispār nepatīk vannā iet, tāpēc vispār izlatīsim to jautājumu. Tātad nākošā kategorija ir modes kategorija. Tātad 15. jautājums. Džinsi vai brīvas mājas bikses? Legingi. 16. jautājums. Īsas vai garas piedurknes? Īsas. Jā, īsas. Man īsti nav garas piedurknes. Tātad, jā. Tātad nākošais jautājums. Svāki vai kleitas? Patīk kleitas, man patīk arī svārki, bet noteikti kleitas. 18. jautājums. Vienkrāsains vai strīpains apģērbs? Noteikti vienkrāsains. Man īsti nepatīk būt. Es nezinu, man patīk garlaicīgs drēbs. Vienkrāsains drēbs. Vienkrāsains drēbs. Nākošais jautājums. Apa vai papēdi vai bez? Atšķirībā kuras seja, bet man patīk ar papēdi, bet man patīk arī bez papēža. Ikdienā bez papēža, bet atkarībā kādas kopas. 20. jautājums ir cepurs vai šallis? Es nezinu īsti, kā šie jautājumi ir domāti, vai viņi tā kā modas, jā, tā ir modas kategorija, bet, piemēram, ziemā es vilkšu cepurus, jo man smadzenes salst. Nevis tāpēc, ka viņas izstāst smuki, jo es nelietoju cepurus. Nevalku cepurus, jo man vienkārši nepiestāv neviena cepura, bet ja es valku, tad vienkārši man salst galvu. Bet vienmēr valku šallis, daudz šallis, un man ļoti patīk šallis. Tā kā, jā. 21. jautājums. Džemperi vai žaketis? Ļoti grūts jautājums. Tagad ziemā man ļoti patīk džemperi. Vienmēr velku džemperus. Vienmēr. Bet man liekas, pavasaris sākšu vilkt žaketus, jo man ļoti patīk žaketus, bet man ļoti nepatīk vilkt žaketus ziemā. Nākošais jautājums ir New Yorker vai H&M? H&M, jo es nedzīvoju Latvijā, un man nav New Yorker šeit, bet es esmu bijis New Yorkerā, un tur izstāsta, ka tas ir kaut kas līdzīgs Penijam vai Primark, kas mums ir īrijā, tikai vienkārši Latvijas versijas. Man New Yorker kaut kas tādu atgādina, jo tur ļoti lētas, bet tur arī ir smukas lietas, cik es esmu tur bijusi, bet tā es tur speciāli neju, kad es aizbraucu uz Latviju. Tātad, nākošais jautājums ir Pull&Bear vai Bershka? Neju nevienā no viņiem. Pull&Bear panika neesmu bijusi. Tātad, matu kategorija. 24. jautājums. 24. jautājums. Taisni vai lokaini mati? Sakarā ar to, ka man ir dabīgi taisni mati, man patīk eksperimentēt ar saviem matiem. Piemēram, kā tagad es vienkārši uztaisīju bizīti.
Un viņi man izskatījās baigi foršas, man patīk, kā viņi izskatās. Bet, jā, es patīk eksperimentēt, bet parasti ļoti daudz eksperimentēju, un tad man paliek garlaicīgi, un tad man patīk savu taisnie mati. Kā kur reizi? 25. jautājums. Asta vai izlaisti mati? Skolā es vienmēr vilku asti, tāpēc, ka parasti, ja es izlaidu savus matus un gribēju būt bišķīt smukāk nekā parasti, parasti sapinkojās, vai arī vienkārši es nevarēju izlaist pirkstus ar matiem, ļoti tas nepatika. Nav forši. Not fine. Nav forši. Astē, vienmēr astē. Lielāko daļu astē. 26. jautājums. Īsi vai gari mati? Man ir bijuši gan īsi, gan gari. Tagad šis ir visgarākais, cik man viņi ir bijuši. Tad, kad man ir īsi mati, es gribu garus matus, un tad, kad man ir gari mati, es gribu viņu nogriezt īsus. Tā kā tā. 27. jautājums. Gaiši vai tumši mati? Arī tas man ir bijis. Man ir gan bijuši gaiši, gan tumši mati. Man arī patīk ļoti gaiši mati, man ļoti patīk, kad viņi bija blondi, bet viņi tik ļoti bojā matus, jo es viņus balināju, vienkārši nepatika. Tas, ka viņi bojā matus, tāpēc es gribu naturālo matu krāsu attaudzēt. Bet jā, vispārīgā kategorija. Tātad 28. jautājums. Saule vai lietus? Noteikti saule. Jo, kad ir lietus, nevaru uz pirkstiem vairs saskaitīt, cik reizes neaizgāju skolu tikai pēc kārā līja lietus. Nākošais jautājums. Ziema vai vasara? Vasara, man īsti, es nezinu, kuro gadu man nav bijušas ziemas. Ļoti gribu aizbraukt, tad, kad ir ziema Latvijā, bet vienmēr, kad es aizbraucu, viss sniegs nokūst. Nākošais jautājums ir rudens vai pavasars? Man laikam jāsaka rudens, tāpēc, ka tas ir manas dzimšanas dienas mēnesis. 31. jautājums šokolāde vai vaniļa? Noteikti karamela. Nākošais jautājums ir Sprite vai Coca-Cola? Es nelietoju nevienu no tiem. Nekad neeju uz veikalu un speciāli nepērku Coca-Cola vai Sprite. Sprite man nekad nav īsti tā garšojis, un Coca-Cola man uzpūšas vēders, man sāk sāpēt vēders, man zobi ir vienkārši tik pretīgi sajūta, kad pārēj pār zobiem, kad izdara Coca-Cola. Es pat nezinu, kas tāds ir, vienkārši tik pretīgi sajūta. Ļoti garšo alojas dzēriens, tā, tas zaļais dzēriens, vai arī ūdens. Cerams, ka bija interesanti skatīties, klausīties. Es ceru, ka jums patīk mana kvalitāte video, jo man ir jauna kamera, un es ceru, es neceru, es arī darīšu vairāk video, tā kā droši abonējiet manu kanālu, un arī ir vloga kanāls, ja jūs gribat iečekot, tur arī būs top, vai arī taps, jauns video kaut kā. Drīz. Tikai jā, ceru, ka jums bija interesanti un tiksimies nākošajā video. Čau!